23. gada centralizētais eksāmenis optimālais līmenis uzdevums par metamiem kauliņiem. Met divus spēļu kauliņus un nosauc uz augšējām skaldnēm uzmesto punktu summu. Kurš no dotajiem notikumiem ir drošs notikums? Paskatīsimies, ko mēs saucam par drošu notikumu teorijā. Ja tagad paskatās, ko mums saka teorija, lūk šajā vietā, tad gadījuma notikums neizbēgami realizējas katrā mēģinājumā, tad to sauc par drošu, jeb nenovēršamu notikumu. Ja notikums vispār nevar realizēties, neiespējamu notikumu. Realizējas katrā mēģinājumā. Meklēsim formulējumu. Punktu summa ir lielākā kā 14. Nē, tas vispār nav iespējams. Punktu summa ir pārskaits, tur ir jārēķina varbūtība, bet nevienmēr tas notiksies. Punktu summa ir mazāk nekā 14. Jā, izklausās ļoti aizdomīgi mums derīga atbilde, un punktu summa ir nepārskaits, bet tas nenotiks vienmēr. Vienmēr mums punktu summa būs mazāk nekā 14, jo maksimālais, kas var uzkrist uz diviem kauliņiem, ir summā 12. Tad C atbilde mūs pilnībā apmierina. Skatāmies tālāk. Urnā ir 9 baltas un 7 melnas bumbiņas. Citu bumbiņu urnā nav. Izņēma vienu bumbiņu, neatliekot to atpakaļ, izņēma otru bumbiņu. Aprēķina varbūtību, ka pirmā izņemtā bumbiņa ir balta. Atbilde pieraksti kā parasto daļu. Pirms rēķināt, cik tad mums vispār ir bumbiņas jānoskaidro. 9 baltas plus 7 melnas kopā ir 16 kopā. Tās ir baltās, tās ir melnās. Ja mums notikums ir baltā bumbiņa, pirmā izņemtā bumbiņa ir balta, tad varbūtību atzīmēm ar lielo P burtu, apskatieties formulu lapā. Balta bumbiņa pirmā var izrēķināt. Un cik tad mums vispār sākumā ir baltās bumbiņas? 9 no kopā iespējamām 16. Un mums ir teikts atbildi pierakst kā parasto daļu. Un tad parastā daļa jau mēs esam ieguvuši. Un tagad mums ir teikts, aprēķina varbūtību, ka otrā izņemtā bumbiņa ir balta, ja pirmā bija balta. Atkal kā parasto daļu. Tad balta bumbiņa kā otrā. Notikums tāds mums ir. Izņemtā bumbiņa ir balta. Pierakstam šo noteikti. Un cik tad mums tagad ir, kad pirmā ir izņemta baltā un nav atlikta apakaļ? Ja mums bija 9 bumbiņas, vienu mēs izņēmām, šī brīdī mums palikuši 8 baltas. Bija kopā 16 bumbiņas. Kopā cik mums ir? Tagad mums ir 15 kopā. Vispār bumbiņas. Tad mēs rēķināsim varbūtību, ka otrā bumbiņa ir balta pie nosacījuma, ka pirmā būtiņa bija balta. Un cik mums tagad sanāk? Mums ir 8 iespējamas bumbiņas no 15 bumbiņām. Un tā arī ir atbilde. Skatāmies tālāk. Dota kastu diagramma. Un jānosaka, kura šai kastu diagrammai ir atbilstošā datu kopa. Apakšējā svītriņa parasti atzīmē minimālo vērtību, augšējā maksimālo vērtību. To mēs prātā rēķinam un skatāmies. No 11 līdz 17. No 11 līdz 17 mums der A un B varianti. A der, B neder, C der, D neder. To mēs prātā izsvītrojām. Un tagad šitien te ir 14,5 mediāni. Var nolasīt no šīs te diagrammas. Vidējā vērtība ir 14,5. Un tad mēs prātā sadalam mūsu intervālu divās daļās. Un vidējā vērtība starp 13 un 15 būs 14. Neder. C arī neder mūsu prātā. Un vidējā vērtība starp 14 un 15 tiešām būs 14,5.
Tad mums paliek A gadījums, bet mūsu ķēpas mēs nedrīkstējām nekur rakstīt, jānodzēš. A gadījums ir mūsu pareizā atbilde, un nekas vairāk šajā uzdevumā nav jāraksta. Datu kopa ar mazāko standartu novirzi ir. Nu, te ir tā, ka pazīme 1 ir bieža, pazīme 5 ir bieža, un tieši trīnieks, kas fiziski atrodas pa vidu, bet nezinu, cik tur ir vidējais aritmētiskais, pavisam maz reizes izpaudies. Te visas pazīmes ir vienādi biežas izpaudušās, šis jau vairāk izstāsta pēc normālā sadalījuma, nu, un šeit ir dažādi neregulāras vērtības. Skatāmies teorijā. Te ir tāds jauks piemērs. Jo mazāka standarta novirze, līkne A šī stāvā līkne, jo vairāk vērtība atrodas tuvāk vidējai aritmētiskai vērtībai. Jo lielāka standarta novirze līkne C, jo lielāka vērtība izslied pret vidējo aritmētisko vērtību. Mums ir prasīts mazākā standarta novirze, šī te stāvākā līkne. Tas nekas, ka viņš mums ir uzzīmēts ar citu diagrammas veidu. Tad stāvākā līkne ar mazākā standarta novirzi mums ir gadījumā C. Tas, kas mums visvairāk līdzinās normālam sadalījumam, ja zīmēt ar līkni, nosacīti. Un tā mēs esam izpildījuši pirmās daļas uzdevumus. Paldies par uzmanību!